Labdien! Liels paldies arī par uzaicinājumu, un man tiešām liels prieks, ka mēs te tādā plašā pulkā, sākot no Liepājas līdz Daugavpilī, šodien domās varam būt. Un es domāju, ka klātesošiem droši vien neviens nepacels roku, kurš neko nezina, neko nav dzirdējis par Marku Rotko. Un tāpēc varbūt mazliet atsveicinot, domāju, ka lielākā daļa no jums arī ir bijuši. Ja nav, tad mēs jūs ļoti gaidam un ļoti aicinam uz mūsu Rotko muzeju. Patiesībā tas ir ļoti jauns muzejs, jo šogad mēs svinam, var teikt, vienu gada jubileju, jo līdz šim tas darbojās kā mākslas centrs. Un tagad mums ir daudz arī jaunu dažādu izaicinājumu, varbūt, kas saistībā, ka tas jau ir muzejs, bet mēs, protams, turpinam, un te varbūt ir tādi atslēgas vārdi, ko es esmu arī atradusi, mēs turpinam to līdzinējo tādu kultūru politiku, kas ir arī ļoti svarīgi un saistīts arī ar kultūras turismu, bet arī, protams, ar izglītību kultūras. Mums ir paveicies noteikti viennozīmīgi, jo Marks Rotko ir tāds pasaules līmeņa smagsvars. Ja man vajadzētu iepazīstināt ar Marku Rotko un pajautāt, un patiesībā man liekas, gandrīz jebkura, gan skolēnu, gan pieaugušo ekskursija sākas ar tādu nelielu intrigu, kāpēc Marks Rotko, kāpēc tad viņu vajadzētu iepazīt ļoti pragmatiski, vienalga jebkuriem vecumiem, bērnu vecumiem, jebkuriem pieaugušajiem profesijas pārstāvs, es domāju arī jums. Kāpēc Marks Rotko ir interesanti, viņa oriģināli? Tāpēc, ka tie maksā nenormāls miljonus. Vismaz tāda ir noteikti viņa vērtība, un jebkurš to saprot, bet mūsu, varbūt tā doma ir arī mazliet dziļāka un nopietnāka caur šādu, teiksim, varbūt pirmo iespēju iepazīt laikmetīgo un mūsdienu mākslu, bet ne tikai, bet arī, teiksim, runājot ar skolēniem, man vismaz pašai personīgi ir ļoti tāds viens, tāds mērķis iedrošināt ikvienu to, kas ir atnācis, ka tu esi vērtīgs. Tu no jebkuras vietas, no kurienes tu esi nācis un varētu domāt, un tā arī ir, taču Daugavpils, piemēram, ir pasaules gals kaut kādā ziņā. Bet katrs no mums, katrs no tiem bērniem ir ļoti vērtīgs, un man liekas, ka tā mūsu skolēna un mākslas viena no tādām nozīmēm ir arī pašam sajusties radošam, jebkurā savā profesijā, kurā tu strādā, kuru tu esi izvēlējies, jebkurā darbā, jebkurā mirklī savas dzīves. Mums ir arī otrs ļoti paveicies, jo arī tāpat kā Marks Rotko, kā dažreiz es jokoju, nejauši Daugavpilī ir dzimis mākslinieks, arhitekts, keramiķis Pēteris Martinsons. Man ir paveicies, jo viņš ir mans profesors bijis, es arī esmu keramiķi, un tāpēc man ir jo vieglāk arī stāstīt un runāt par to dedzīgi, jo tā kā arī iepriekšējie minētāji, runātāji ir minējuši, ka ļoti svarīgi ir ticēt tam, ko tu vēlies pateikt, ko tu dari. Un tātad mums ir divi šie lielie mākslinieki, Rotko un Martinsons, kuri ir šobrīd apskatāmi, kuru darbu oriģināli ir apskatāmi tieši pie mums, un Rotko ir vistālākais punkts Austrum Eiropā pie mums, kur var to redzēt, un tuvākais šeit Latvijā. Un tāpat arī Pēteris Martinsons savai dzimtajai pilsētē ir uzdāvinājis ļoti bagātīgu kolekciju ar saviem darbiem. Mūsu muzeja, kā jau es teicu, arī svarīgs darba lauks ir kultūra un izglītība tieši jebkura vecuma bērniem, jo tieši tie bērni, kas tagad ir bērni, ir mūsu nākošie kultūras patērētāji, mūsu visi, tas, ko mēs ne tikai kultūras patērētāji, bet tie, kas veidos mūsu visu dzīvi. Šobrīd Latvijas skolas somas programmā mēs piedāvājam 5 dažādas programmas, cenšamies aptvert pēc iespējas arī tādu plašāku skolēnu auditoriju un piedāvāt arī
dažādas iespējas, dažādas izvēles. Tātad ir šīs 5 programmas, kuras ir paredzētas no 1. līdz 12. klases skolēniem. Varbūt es pakavēšos droši vien tuvāk pie tām 2, kuras ir šobrīd ieguvušas Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu tikko. Te varbūt pirms tam es gribēju teikt par tiem piemēriem, dažādiem piemēriem mūsu muzeja praksē. Tātad, kā es minēju, mūsu vilcējspēks ir šīs 2 personības, Rotko un Martensons. Kaut gan, protams, ka paralēli tam mūsu muzejā ir apskatāms apmēram 7-8 dažādas izstādes, kuras ir tā kā mainīgās. Un mēs savas programmas cenšamies arī pieskaņot šīm mainīgajām izstādēm. Līdz ar to pirms mēs arī varam piedāvāt vienai un tai pašai klasē, piemēram, kā te bija minēts, ka var atnākt arī varbūt vairākas reizes. Protams, ka mums ir savi izaicinājumi. Tas, kā es teicu, ka mēs atrodamies diezgan patālu. Arī, diemžēl, mūsu Daugavpilī mēs esam mazliet no pilsētas centra attālināti, un līdz ar to skolotājiem ir ļoti jāplāno laiks, jo viņi mazliet pazaudē no sava dārgā mācību laika. Tas nav tā kā varbūt kā pilsētas centrā, kad tu vari uz 1 stundu aiziet un apmeklēt šo te aktivitāti, bet arī visi citi. Mēs jūs ļoti gaidām, viena skola, un ļoti priecājamies, ka ir jāsaplāno laiks. Un, protams, ir interesanti, es domāju, aizbraukt uz citu Latvijas galu, līdz ar to var ceļā pavadīt, un šis ceļš, tā kustība, kā mēs šodien ar Liliju runājām, ļauj mainīties, ļauj domāt, ļauj pārveidoties, kas arī varbūt ir svarīgākais, ko mēs vēlamies ar kaut kādu aktivitāti, kultūras aktivitāti, veikt. Tas ir, lai notiktu kaut kādas pārmaiņas. Protams, ka vēlams pozitīvs nospiedums, jebkurā tajā personībā bērnam, kas pieaugušajiem, kas apmeklē muzeju. Ja? Tātad, varbūt, ko es gribētu arī no mūsu muzeja prakses, te varbūt tika minēts, ka nevienmēr pats labākais ir likt darboties vai arī caur darba lapām vai kaut kādām citām aktivitātēm. Mums viena daļa no programmām tomēr ir saistīta ar radošajām darbnīcām, kas man pašai īstenībā ļoti patīk, jo savukārt es esmu novērojusi, ka tāda radoša darbošanās bērniem patiesībā patīk un padodās. Protams, mēs cenšamies arī ievirzīt saistībā ar to mūsu saturu, ar to, ko mēs viņam vēlamies pateikt, bet šeit es gribēju minēt, ka cenšamies dot lietām otro elpu. Tad izmantojam, piemēram, mums ir tādas līmlapiņas, ko mēs ļaujam izmantot un dodam, ar kurām mēs, veidojam ekspozīcijas, bet ir tie mūsu pārpalikumi. Bet viņi ir tādi koši, atraktīvi, interaktīvi bērniem. Bērni ar viņiem daudz nav darbojušies, un rezultāts ir tāds ātrs un efektīvs, kā es teiktu. Tad arī mēs cenšamies iesaistīt dažādus muzeja darbiniekus mūsu muzeja pedagoģiskās programmas veikšanā, kā arī dažādas telpas. Man liekas, ka bērniem ļoti patīk, arī es pati no savas pieredzes atceros, ieraudzīt kaut ko tādu, varbūt, kas nav vienmēr atvērts ikvienam apmeklētājam, kad tu ieraugi kaut kādu telpu. Un, piemēram, jaunā programma Rotko stāsts mums paredz tādas 5, pat 6 dažādas lokācijas, kas ļauj gan kustēties, piedzīvot katram mazliet savu to atrast fokusu, kas patīk. Varbūt ne viss patīk visiem, tā es gribēju teikt. Un arī mēs vēl cenšamies pielietot arī tās mūsdienīgās tehnoloģijas, par kurām arī tika minēts. Arī, starp citu, es no savas pieredzes gribu teikt, ka ne pilnīgi visi bērni ārkārtīgi ļoti raujās pēc šīm digitālajām dažādajām ierīcēm, bet mums, piemēram, ir tāda iespēja, mums ir digitāli ekrāni, un tad es te tālāk arī turpinot par
jauno programmu gribu teikt, ka mēs, piemēram, ļaujam jauniešiem pašiem digitālajos ekrānos atrast informāciju. Tad mēs tā kā varbūt noskatāmies kaut kādu video. Tad, nu, kā jaunākais ir tāda lieta, kā bija minēts arī par atgriezenisko saiti, kā mēs izveidojām tādu aplikāciju, kurā beidzot nodarbību katrs jaunietis var nobalsot vai arī ielikt tā kā nosacīta atzīme. Ir 4 emocijas, un tad mums ir nodarbības beigās tiek piedāvāta tā planšetīte, kur katrs var nospiest tā kā ielikt savu šo te emociju par to nodarbību. Un tad vēl arī es paturpināšu runājot par nākamo. Tas ir tieši par 2 šīm te programmām, tad pastāstīšu, kas mums tur vēl ir no tiem digitālajiem rīkiem. Varbūt, ja man jautā, kā mēs veidojam savus jaunos piedāvājumus skolēniem, tad, protams, tas ir balstoties uz šīm te jaunajām izstādēm vai jaunajiem resursiem, kādi mums ienāk muzejā. Tas ir viens no tādiem. Ja mums ir jauna, piemēram, kaut kāda kultūra vieta, līdz ar to mēs varam veidot jaunu arī šo te izglītības programmu, vai arī mums ir varbūt kāds jauns darbinieks, kuram ir prasmes kaut kādas jaunas, tad mēs arī cenšamies, nu, tāpat kā, lūk, mums ar šīm te digitālajām lietotnēm iznāca, ka ir viens jauns darbinieks, kurš tieši viņam bija arī tāds pašam pētījums par papildināto realitāti, un viņš jau bija iesācis to veidot, tad mēs arī to veiksmīgi centāmies izmantot, lai viņš varētu savas, nu, teiksim, iesāktās idejas arī realizēt, mēs viņus varam piedāvāt skolēniem. Nu jā, tātad runājot par to, kā muzejs var iekļauties skolas somas piedāvājumus, man liekas, ka tas ir, nu, visiem diezgan skaidrs, un kas varbūt, teiksim, man kā tādam cilvēkam, kas nestrādā skolā, varbūt ir vairāk jāpievērš uzmanību, es domāju, arī sakontaktēt ar skolotājiem, lai varētu tiešām saprast, ka tas, ko mēs gribam piedāvāt savā skolas somas programmā, lai tas būtu arī vērtīgi tiem skolotājiem, lai viņiem būtu motivācija, nu, atnākt pie mums, tā kā kavējot savu, varbūt, mācību stundu, ko es esmu ļoti ievērojis, ka tiešām skolotāji ļoti, nu, viņiem tas laiks arī ļoti svarīgs pašiem skolā, un tāpēc, ja mēs kaut ko no satura, kas viņiem ir vērtīgs, varam piedāvāt, tad viņi uzreiz arī daudz labprātāk arī, nu, vēlas pie mums nākt. Nu, kā jau es teicu, man liekas, ka jauniešiem ļoti patīk šī te interaktīvā un praktiskā pieredze. Nu, mēs arī šo te mūsdienu mākslu mēģinam arī tā kā rādīt, stāstīt, lai ar tādu domu, ka tas dažādība, tas, ko mēs parādam, arī ļauj pēc tam šis te piedzīvojums izprast šo te laikmatīgo un mūsdienu mākslu, pēc tam ļauj arī būt vairāk tolerantiem attiecībās kaut kādās citās un savā dzīvē. Tātad mūsu 2 pieredzes jaunas pēdējā laikā, kuras mums bija atbalstītas Valsts kultūra kapitāla fonda, un varbūt, ja nu, kādam, es nezinu, ja es mēģinu ieraudzīt tās sakarības, kuras tika jau arī minētas, kāpēc, varbūt, vai kas tieši ir atbalstīts no Valsts kultūra kapitāla fonda, nu, man liekas, ka mūsu tajā piedāvājumā ir šis, ko es jau minēju, ka ir vienā programmā darbojoties tam audzēknim, viņš tā kā dažādos veidos gūst, nu, iespēju iepazīties ar mākslu, kā jau es teicu, ka tā ir tāda darbošanās, tīpaši tajā pēdējā programmā, ko mēs tikko esam izveidojuši sadarbībā ar Ziedoņa klasi, ka mēs centāmies veidot tās vairākas tādas pieturas, kurās katrā no tām skolēns, nu, pats mēģina rast to informāciju, nu, atšķirīgi darboties, nu, kāds ir atšķirīgi sākumā, piemēram, risina krustvārdu mīklu digitālajos ekrānos, meklējot informāciju digitālajos ekrānos, tad skatās nelielu video un zīmē pēc tam
grupā strādājot zīmēt portretu, tad skatās oriģināls un gida pavadībā izrunā dažādus jautājumus. Gids uzdod tādā sarunā, pēc tam grupā viņi laika joslā darbojas un tad mākslī salīdzina savas domas ar to, ko ir teicis mākslīgais intelekts, un pēc tam pašās beigās mēs dodamies uz radošo darbnīcu, un tad ir šis te arī, ko jau kolēģi minēja, šī te atgriezeniskā saite, kur mēs cenšamies, lai viņi jaunieši paši noformulētu. Arī kolēģi ļoti precīzi uzdot jautājumus. Varbūt ne tā kā es prasu, kas jums patika, tad viņi varbūt tā apmulst arī, tad tas ir tāds, tā kā neviens, varbūt pārsvarā nepateiks. Mums vispār baigi nepatika viss, ko jūs teicāt un darījāt. It kā tas tā, nav īsti, ja mēs gribam uzzināt kaut ko patiešām. Bet, vēl ir viens interesants, arī mēs saprotam, ka bērnu ir daudz, tā kā mēģināt vienā vārdā viņiem lūgt pateikt kaut ko, teiksim, vai arī ļoti pareizi, mēs arī, tā kā līdzīgi sakam, kas ir tas, ko jūs varētu paņemt līdzi, vai arī kas ir tas, ko jūs gribētu pateikt jauniešiem, tiem, kas, citiem, kas šeit varbūt ir interesants, kaut kā tā. Man liekas arī tas atraktīvs, tas balsojums, es arī cenšos tā kā neskatīties, ko tur viņi spiež. Un īstenībā es priecājos, kad es atveru beigās, nodarbības beigās, ka tur viena tā dusmīgā emocija arī ir, vismaz viena, es domāju, vismaz kādam ir interese nospiest to sarkano dusmīgo emociju, tādu, ka tā kā, jo man liekas, ka būtu ļoti, tā, es arī nejustos labi, ja es ieraudzītu, kad atveru tās to balsojumu, ka visiem ir tiešām vislabākais tas smaidiņš, tāds, tad tas varbūt tā liekulīgi būtu, bet, jo visi taču atnāk katrs ar savu kaut kādu garstāvokli, ar kādu stāstu. Runājot par Pētera stāstu, kas mums tur varbūt ir tāds neparastāks, kā jau es teicu, mums bija, un man ir līdzi tāds katalogs, es nezinu, varbūt, ja kādam būtu tāda interese, es varētu arī parādīt, kā tas notiek praktiski. Viens mūsu darbinieks bija izveidojis tādu digitālo aplikāciju Martinsons AR, kur ir tas tāds tā kā kodiņš, un jūs telefonā lejupielādējat to, un tad apskatāties, ka ir vai no koda jums izlec 3D mākslas objekts, jeb arī no katalogā ir tā zīmība. Mēs esam izveidojuši tādu mazu filmiņu par to, kā veidota papildinātā realitāte. Es nezinu, vēl līdz šim es teikšu tā, es vēl neesmu īsti sapratusi, mums tā programma nav tik ļoti bijusi pieprasīta, lai varētu saprast, kā tad īsti viņa darbojās. Un šeit es gribu pateikt tā, ka mēs gribējām, lai tas būtu arī tur, teiksim, vēl ir tāda kā spēle, kur iepazīst šos keramikas materiālus dažādos, kurus var pataustīt, un tad tur ir tādi darbi izveidoti, kurus var pataustīt tieši un vajag apskatīt un tā. Un beigās mēs veidojam tādu 3D objektu no kartona, kas man liekas arī ir interesants telpiskās uztveres, tas varbūt jau tādā psiholoģijas, telpiskās uztveres veidošanā un veicināšanā. Bet, jā, ko es gribēju teikt tieši par šo, kad ir varbūt maza reklāma bijusi šai mūsu programmai, un man liekas, ka ir arī ļoti būtiski stāstīt. Tā kā es domāju, ka mūsu tām skolas somas programmām ļoti svarīgi ir, nezinu kā, lai tā programma nonāktu līdz tam īstiem lietotājiem, jo ļoti bieži skolotāji, kad saka, viņi tādu vispār nav dzirdējuši, kā to uzzināt, kā skolotāji visi zina par skolas somu, bet, protams, ka tur tas piedāvājuma norisu skaits ir tik milzīgs un tik interesants, ka vienkārši nav iespējams izsakot līdzi, tāpēc tas ir varbūt tāds, mana atziņa, kas būtu jādara arī tātad pie savām atziņām, ko es varētu teikt par veiksmīgu nodarbību, ka tā ir arī tāda interaktīva un praktiska darbošanās, kad ir kaut kāda tāda neliela pētījuma veikšana, tas, es domāju, varētu būt vienalga vai dejas vai arī mūzikas jomā, neobligāti mākslas, jā. Arī man pašai ļoti būtiski strādājot ar šiem te bērniem ir domāt par to, lai mēs tiešām radītu, kad viņš atnāk uz šo te norisi, tādu pozitīvu, priecīgu
ja tas ir iespējams, es nezinu, atbalstoša vide, ka viņi ir gaidīti, ka viņus mēs iedrošinam būt radošiem, būt, nezinu, saimniekiem savas vietas, savas dzimtenes. Tas mazliet arī ar tādu tomēr gribas runājot par šīm te personībām, Martinsons un Rotko, ka mēs ar viņiem lepojamies, ka viņi mums ir dzimuši un kā arī mūsu bērni noteikti tādi būs. Tātad šeit es jau te mazliet pieskāros, kādi ir tie mūsu izaicinājumi. Tas ir gan norises popularizēšana, gan arī sadarbībā ar skolotājiem satura veidošanā, protams, resursu palielināšana un modernizēšana. Mūsu problēma, Latgales, varbūt Daugavpils problēma, šī ir tā latviešu valoda, kur kaut gan skolas ir pārgājušas jau uz latviešu valodas apmācību, bērni vienalga savā starpā nesarunājas latviešu valodā. Un tad arī tā mūsdienu mākslas pieejamība, protams, kas ir ne tikai, tas ir tas attālums dažādos veidos, ne tikai fiziskais, bet arī tāds, kuru nevar redzēt. Tā kā liels paldies!